Īstenībā nē. Kāds sāk runāt uz mūsu dēļ, brālis, kas ir šodien tādā augsts, tad man kas nākušo būtu, man kas tā būtu nu tādās divās vietās. Es varētu sākt ar kādu varmu pupu. Jā, tev līdz. Tad es bez 5 izlēmu skatos visiem samļoju. Iedod pa seju. Viņš pieiet un vēs ir. Ķipa, tu neredzēji, te bija rezervēts. Bet es esmu Jānis. Jā, es ne. Kāda diena? Kāds var uzmanīt man? Nē, nevajag katru. Man no kredīta. Man nevienu neizdodu telefonu mīlu viņu. Hello! Sveiki, labvakar! Mani sauc vai vārds ir Juris, pilnīgs Juris, man skatūs vārds. Ko es šeit daru? Jānis man uzaicināja, viņš ir mans klases biedrs, draugs un vienkārši labs repers un foršs čalis, vienkārši rītīgi lāja. Man prieks, viņš man uzaicināja, es sen neesmu uzstājies, man pilnīgi mieras kakls kā un var paspēlēt beatbox. Kur zin, kas ir acīm? Ok, labi, kaut ko parādīšu, lai tev skaidrs visiem.
with me. Yeah, wanna bump, now. Yeah, wanna bump, now. Paldies! Tas ir pilnīgs Juris, paldies, ka jūs šodien ir ieradies, jo mēs gribējām izmēģināt tā, ka mūsu otrā daļa būs nedaudz savādāk kā pirmā. Mēs vēl joprojām improvizēsim, taču informāciju mēs iegūsim no Jura nedaudz. Es domāju, Jura, ka mēs varam nākt arī šeit sēdēt, lai mums labāk redz. Jā, droši, piesēst. Tātad tu varbūt var pastāstīt, kā tu sāk nodarboties ar beatboxu. Tas bija senos laikos. Es biju gāju ciemos pie savas brāļa klases biedra, garmatoju un tādu, viņš vienmēr tur mājās pīpēja visu laiku. Un es vienreiz aizēju pie viņa ciemos, skatās YouTube, un tad vēl internets bija tā diezgan ekstra, un viņš skaties širo, un tur bija vectētiņš beatboxers, kur mēs saucam par vectētiņš, viņš nav vectētiņš. Viņš rādīja, šito dziesmu mēs pat rādīja, viņš teica, šito nevar, to nevar izpildīt. To nevar neviens izpildīt, tur kaut kāds triks ir apakšā, tur ir kaut kāds magnetofons, vienalga, DJs, vienalga, kaut kas tur ir. Nav iespējams. Un es kaut kā neapzināti vienkārši sāku urkšķināt, kļaudīties. Un senči ilgi neatzina, bet man tajā laikā bija pofik, tas ir viens no jaunības skaistiniem. Tajā laikā tev ir pofik, un tad dara visu kaut ko. Un, jā. Ko tev vecāki teica? I don't know. Ko tev vecāki teica? Ļaudīties tos, tam es pat īsti neatceros, man bija. Jā. Ļoti labi, šādi mēs arī turpināsim, bet mēs pasauksim atpakaļ arī improvizātors, sagaidām ar aplausiem, visus uzreiz. Nesen pagājušajā gadā. Mums bija Beatbox Puzzles, Epto Games. Tur es piedalījos, interesanti. Kā izpaužās Beatbox Battle? Tas tāpatās kā rap, viens atnāk kaut ko uzpurkšķi un tad otrs nežinu purkšķināt pretī, bet kaut labāk. Un tad vienīgi sacenšās savā starpā. Tad publiku bļauj puš prūtāk. Un kā, viņi sacenšās par to, kā var saprast, ka viens beatboxers ir labāks un viens sliktāks. Nevar. Tas skatītāji tikai balsā vai žūrī arī? Žūrī, principā, nejāk labāk nav. Publika īstenībā labāk pasaka vienkārši žūrī. Skaidrs. Labi, un bija arī atlase, Latvijas atlase kaut kad pulkadī, vai ne? Nē. Es pasaulīgi klāt, ka tu piedalījies. Nu tas, jā. Tu bija 16. Kādreiz? Nē, dalībnieki 16. Tur es atceros, ka tu piedalījies, bet labi, tātad mēs esam kaut ko ieguši. Tātad tu pieminēji jau repērs, mums arī tūlīt būs repēri. Mums vajadzētu divus improvizātors, kuriem hobijs ir repošana. Jā, slīsi dušā, mums repo regulāri. Es klausos, tikoju tekstus. Saucās repogo frāzes. Un viņi spēlēs mums parasto aiviņu. Un kādā brīdī es iesaukšos repogo frāzes. Un tajā brīdī mums Juris uzsitīs beatboxu. Un viņi norapos kādu 4 uz šo beatboxu, tā kā ainas ietveros. Un tālāk vēl runās normāli. Un tā es ik pa laikam iesaukšos repogo frāzes. Un tā. Man tāds vieglākais uzdevums. Kā brīdī jāapstājās? Tad, kad, mēram 4 rindiņas, 2 rindiņas tādu višķi. Tad, kad viņi apklust, es nezinu, ko teikt. Jā, tā. Un mums vajadzētu atkal zināt, kurā vietā tas viss mums notiks. Tas varētu notikt kādā vietā uz burtā B. Jā, balstu mēs uz skatuves īsti neparādīsim, bet bibliotēkā, jā, ļoti labi. Aplausiet to ģentiem stūrītiem. Labi, atstāja Aina bibliotēkā, un mēs sākam pēc 3, 2, 1, aiziet!
Es atvainojos. Man skolotāji man prasīja, lai es, latviešu literatūru Zaļo zemi? Zaļo zemi, Jā, ok, jā, tepat. Jā, teicam. Pagai jāizbrauc līdz... Reponofrāze. Ja aizbrauc man ir līdz Baumanim, ka viņš zaļo zemi droši vien sarakstīja ceru, ka es nemaldos, jo ja es maldītu. Es izņemtu nepareizo grāmatu, jā, un tad man būtu sliktas atzīmes skolā. Skolu bibliotēku. Nav strauties izmūs kārtībā, tātad braucam. Jums te tādi labirinti. Repo. Labirinti, jums te ir baigi tādi, manām kājām šie ceļi vienkārši nodara skādi. Es nevaru vairs paiet, es nevaru vairs nešķi tās grāmatas, svars ir nenormāli liekas. Kā manas mammas. Mūsdienu jaunatne izlapusi kādi nādi kāļi iz mālainās zemē, besijādā. Man tieši to pašu teica skolotāja. Mana māsa tev māca literatūru. Tad jau būsiet dusmīgs par manu pagājušās dienas izdarībām. Jā, kā tu viņai iesmērēji saldējumu kokteili? Raiņa kopotajos rakstos. Repo. Raiņa kopotajos rakstos. Tavi mati ir tagad viņas laptos. Mana bioloģija ir kaktos. Jā, jūs par tiem laboratorijas bibliotēkas kaktiem te... Es jau nevaru atrast, es jau te stundu meklēju. Stāv, lasa Čaikovski. Tu izlasījis tas zīmīti, esmu pie plauktiem. Repo. Esmu pie plauktiem. Tādi tikai ir jauki plaukti. Jūtas garumā vai matra platumā. Kad es apībā tev nenozīmē, tas neko daudz. Tā ir dārga īra jūdzas garumā, metra platumā. Komunāli es nevaru pavilkt. Tā, man viens jautājums. Es nevaru tur lasīt šo grāmatu. Bieza. Kur sākas interesantā daļa? Saki man tagad balsī skaļā, kura ir tā interesantā daļā. Ir tā daļa. Es gribu redzēt, kurā lapusē tas rakstīts, un tad tu vienkārši paņems no pirks man parakstīt. Vēl es gribēju paprasīt, piemēram, man galīgi neiet ar meitenēm, jūs iepriekš pirmajā daļā jau redzējāt, galīgi nemāk uzprasīt. Vai tev sarās kāda meiteni nokuļīt ar Beatles, piemēram? Vai ir vērts mācīties? Ok, tad kāpēc tu to darīji? Nebija ko darīt. Nebija, nu jā, Labāk, jā, neko. Nu jā, labi, bet vai tev ir meitene? Ļoti labi, jo mums ir vesels 3 piedāvājumā. Un tu tūlīt varēsi izvēlēties, kāpēc mums vajadzētu meitenes, mums vajadzētu Santu, Elīzi. Un mums šeit esot arī izpalīdzīgā 3. meitene no zāles. Jā, aplausus Anitai! Jā, mūsu kolēģi Jānitai ar piekritusi izpalīdzēja mums šodien. Tāpēc mēs palūksim Juri iziet nedaudz tur aizmugurē. Vai te varas tur kaut kur Latvijas aizturies ausis ciet? Mēs tur kolēģi noskaidrosim, kādas slavenības ir šīs 3 meitenes. Jo neskaitā viņas īstās slavenības. Bet tātad viņi jau ir aizgājuši vai nav? Labi, laikam ir. Tātad mums vajadzētu uzzināt, Elīza varētu būt kāds pasaku tēls. Pēdīs pauks. Rūtmatīte. Varbūt kaut kas ievišķīgāk. Snows! Tāda līnija kāda Santa varētu būt kādu filmu šitā te, no filmas tās kaut kāds. No vējiem līdzi Skarleta.
Ok, tad klāt. Un Anita mums varētu būt... Anglijas karaliene. Vai mopē? Anglijas karaliene. Atgādījām, kas bija Labi, nu tādā saucam Jūri atpakaļ. Jūri! Jā, re, kur Jūris arī nāk, sāgājam Jūri ar aplausiem. Tātad, tev ir 3 brīnišķīgas dāmas mūsu raidījumās, sirdis satiekās. Droši ar piesaist, tas, ka viņas stāv kājās nenozīmē, ka tev jāstāv kājās. Tāpēc tev nav meitenes. Tātad mēs turpinām ar... jā. Man ko samulcināt šodien visu laiku. Uzdevam 3 jautājumus šīm te meitenēm, un tātad varētu sākt ar pirmo jautājumu. Kuri pasūtīt gan beigu? Es varētu pasūtīt tēju, es esmu ļoti iemīļojusi tējas ceremonijas tādas. Jā, man patīk, man reizē, nu ziniet, tas būtu diezgan normāli apmeklēt gan bejas, es pieradusi pie kaut kā trakāka, pie krišanas, piemēram, jā, ēst brīvajā kritienā, nekāda problēma, tāpēc es domāju, ka sushi, tas tādas veļu brokastis ir tā. Tas būs easy peasy. Kaut ko tādu ļoti dārgu, man kā dārgumi patīk. Jā, tad varētu atrast tādiem, kas teikt, dārgākos sushi ar tādiem dimantiem. Kā es spītu un izboļā. Domāju, darāt kaut kas. Es domāju, ka patiesi neierastos šādā iestādē, bet mans sekretārs droši vien pasūtīt kaut ko pietiekami elegantu, lai es to varētu savā rezidencē arī notiesāt. Labi, vai tu kādiem iekrit acīs? Jā. Nu labi, tā vēl nekas nav izlemts, vēl tā lielā jautājuma var uzdot. Vilkt uz treniņu. Uz kādu tieši treniņu? Nē, vilkt uz treniņu. Es jogu. Jā, uz jogu. Nu sākam ar šoreiz ar notiekot. Joga? Vispār esmu iecienījusi drīzāk skatīties polo spēles, varbūt kādu tenisa maču. Jogu mans personīgais treneris manā pilī varētu man kaut ko pastāstīt sīkāk, bet es domāju, savu ievērojumā vecuma dēļ, es neesmu vairs tik nokana, lai nodarbotos ar šādām lietām, bet domāju, ka varētu kaut ko palasīt par to. Nu kā, lai tas man jau nekas nav jāņem. Es esmu jau gatava, tikai ieroči jānoliek maliņā, lai vieglāk ieņemt pareizās pozas. Es tomēr esmu pieradusi pie kleitām. Jā, īsti un konkrētīgs. Arī kleitas droši ir īsti un konkrētīgs. Nu, labi, un fināla jautājums noslēdzošais. Labi, nu, bet te jūs paši nebūtu filmā, kāds films jūs skatīt? Par dārgumu. Man patīk par klasu. Es varētu skatīties arī kaut ko, kur ir, piemēram, dzīvnieki brīvā dabā, piemēram, patīk zaķi. Parlaments nobalsoja, ka jāskatās tādas vēsturiskas filmas par mūsu valsts vēsturi un attīstību, lai gan to es lieliski zinu un pārstu. Bet, nu, es domāju, ka tas spēcinātu manas diplomātiskās
spējas, un es varētu turpināt arī valdīt turpmāk. Labi, paldies! Un tagad ir pienācis tas mirklis, kad sāksim ar to meiteni, kuru tu neizvēlies kā savu. Kuru tu neizvēlies kā savu otru pusīti un mēģināsim arī uzminēt uzreiz, kas tā tāda varētu būt pēc personības. Nu tātad pēdējā 1, 2, 3, kuru tu neizvēlies? Es zinu, vai tas uzminēs. Vai Kura meitene tu domā? Trešā. Gandrīz jau. Skatītāji, kas viņa bija? Anglijas. Jā, tieši tā. Anglijas karaliene, diemžēl. Dzīvi bagātībā. Viss nu labi, liels paldies Anglijas karalienei. Jā, ļoti labi. Labi. Es šau gan būtu izvēlējies. Otrā meitene, kur tu neizvēlēs, tu nevis otrā, bet pirmā vai otrā, nākošā, kur tu neizvēlēs. Paigāts vila. Tas ir paigāts vila. Nu, pavisam vienkārši no hard feelings, tas ir tikai šaus. Alis brīnumzeme. Jā, diemžēl Alis brīnumzeme arī netiek izvēlētas. Sorry, Alice. Labi, aplausus Alisai, jā! Un kādēļ siena atveras un tu esi izvēlējies, ko pēc tavam domās tu esi izvēlējies? Jā! Un jūs esat laimējuši ceļojumu uz Mimantas kultūras centru, uz Mimantas notiek tikai teātrā. Labi, pirms mēs pāriem tālāk, es tev varētu pajautāt, kāds ir bijis tavs kāds no piedzīvojumiem? Vai tev patīk ceļot, piemēram? Kur tu esi bijis kādreiz ārzemēs? Es zinu, ka tu kaut kāds bijis ārzemēs, bet kur tu biji? YouTubā. Tas bija Francijā. Tur, kur tu man ievilināji iekšā, bet tu pats nebrauc. Un tur es aizbraucu, tur bija interesanti. Un kas tur bija? Mēs mūziku rakstījām, to tam līdzīgi. Vismaz kaut kas no tā bija. Tur bija visādi dažādām valstīm, Ungārija, Itālija, Luksemburga, vēl par kaut kādu. Un Nīderlandes. Dzesniši pa lielu sanāk. Jā, bija interesanti. Ok, labi. Tad saistībā ar ārzemju braukšanu un kaut ko tādu, mums vajadzēs uz skatuves 3 improvizators. Mēs uzspēlēsim lietu, kuru es esmu nosaucis 2 teikumu vārdu krāļus. Gaidāt var arī izdomāt īsāk nosaukumu, bet es to nosaucu tā. Un jums būs uzdevums tāds, ka jūs dosieties ceļot. Ja? Jūs būsiet emigranti, kas emigrē pāri robežu uz Franciju emigrēt. Ja? Tātad mums būs lieta tā, ka Matīs drīkstēs runāt visu, ko viņš šeit vēlas. Nu, kā jau normāli cilvēki to dara. Taču Armans un Jorģis drīkstēs runāt tikai par 2 teikumiem katrs. Un tāpēc mums vajadzētu noskaidrot, kāds teikums ir drīkstēs teikt. Piemēram, Jorģis, viens no teikumiem varētu būt, kādu jautājumu pasakiet īsu un konkrētu, piemēram, nu labi, vēl kā proti. Kur ir ovālā istaba? Kur ir ovālā istaba? Es no jautājumiem, kur ir ovālā istaba. Un otrs varētu būt tāds, ko jūs sakat savam priekšniekam, kad viņš jūs ir nokaitinājis? Es aizeju! Es aizeju! Kur ir ovālā istaba un es aizeju? Labi, Armanda teikumi būs, nu atkal kādu jautājumu viņi varētu visbiežāk uzdotākais jautājums skolā, piemēram. Vai tu mani atceries? Kur mājkaras? Vai tu mani atceries? Vai tu mani atceries? Un kāds, ko jūs sakat, ka jūs gribat pielabināties kādam? Načur. Načur. Tāda kādi teiči? Vai tu mani atceries? Načur. Labi. Jā, tātad jūs emigrēt uz Franciju, un tā visu mēs sākam pēc 3, 2, 1, aiziet! Tā, komanda gatavi. Pēdējais posms šķērsot Francijas robežu.
Mēs jau tikām cauri Vācijai, cauri Polijai un cauri Baltkrievijai. Es palikuši tikai Francija. Viss grūtākais, jā, ierindnieki. Kur ir ovālā istaba? Es teicu, mums buduāri būs, kad mēs būsim Parīzē. Tu seko līdzi Francijai robežai jātiek pāri. Bet paņēmi visu, ko es tev liku paņemt. Es aizēju. Vai es pēc mājās? Načur. Es zinu. Tu atceries vispār? Es tev neatcerēšos, es no 2, mēs bijām 6, kad sākām ceļot. 2 palikā tikai. Načur. Jā, neskrien. Plāns, kā mēs tiksim pāri. Ir kādas idejas. Nav atkal viss man. Jā. Kur ir ovālā istaba? Načur. Es aizēju. Viņam ir ovālā istaba Francijā. Tad, mums plāns. Tu novērsi uzmanību. Es aizēju. Tu iesi pāri, nevis tu aizies. Načur. Paldies uz komandi! Atcerieties tos 4 biļetes, kurus nošāvām. Paldies, ka es tev atceros. Tas aizies. Tad, tu novērsi ar šito tēmu, novērsi uzmanību tam sargam. Nu, atceries mani. Mēs lavamies, tu turies priekšā. Načur. Nesauc vidu! Es aizēju! Mēs tev pārēs! Kāda ir tā mīļākā filma? Deja vu. Par ko viņi ir? Vašingtons, tur ir laika ceļošana, blablabla. Denzels Vašingtons. Jā, kāds skatītājs zina šo Labi, es šo filmu neesmu redzējis, bet mēs jums tūlīt parādīsim citu filmu. Varbūt būs līdzīgi, varbūt nē. Tāpēc mums vajadzētu atkal skatot mūsu improvizators. Es nezinu, cik jūs gribat. Nu, kāds 3 vai apnāk, kuri jūtās ceļš vadīt. Jā, 3 praši puiši, būs īsti puišu filma. Tā, Juri, kāds žanrs varētu būt šai filmai? Varētu pateikt. Drāma. Tu neesi Jūris. Bezfilm. Jā, tā mēs tāds būs ar fantastika kaut kas ar kosmosu kariem un džu. Labi, mums ar Juri ir pults. Mēs ik pa laikam viņu patīsim uz priekšu, uz atpakaļ, kaut ko paskatīsimies vēlreiz, kaut ko palielināsim. Tā, lai mēs varam izbaudīt filmu, katru momentu paskatīties. Tātad mums vajadzētu no jums skatītāji, mums vajadzētu nosaukumu. Kāds varētu būt fantastiskas filmai nosaukums, bet vēl neesošs, jauns nosaukums. Taustekļa pieskāriens. Fantastiskas filma, taustekļa pieskāriens. Un mēs sākam pēc 3, 2, 1, aiziet! Nolaidušies uz Kalvāru planētas. Sveicināts, svešinieki! Sveiks. Mums ir ziņas. Runā. Mūsu planēta iekaros jūsējo. Tas gan čāpīgi. Brauciet prom, lūdzu. Atpakaļ. Brauciet prom, lūdzu. Tas gan ir čābīgi. Planēta iekaros jūsējo. Tās ir ziņas. Nu stāsti. Man ir ziņas. Uz priekšu. Man ir ziņas. Stāsti. Pātrinājumā, patīk. Stāsti! Mūsu planēta iekaros jūsējo. Johaini, tas gan čābīgi. Priet. Jā, nu brauc prom, lūdzu. Es jau nevaru samsolīt savu priekšniekam, kas tik te visu Atpakaļ. Slēgs priekš. Uz priekšu. Slēgs priekš. Atpakaļ. Slēgs priekšniek. Rektor ar viņu. Uz priekšu pavainājumā. Ziņoju, ka jūsu planēta tiks... Slapja roka. Dievs vai tūkstošiem. Kas samīdīs manus Kalmāru mazuļus? Svešās zemes ienītnieks. Viktors, mēs jūs dekarojam. Vai tu gribi ar taustekli papieri? Man brīdināja par šādu attieksmi. Viņš grib. Atpakaļ. Viņš grib. Atpakaļ.
Uz priekšu! Kurš gribētu taustu pa vienu? Man padziņo, ka jums jākaro man klavet. Kurš saminīja mans kalmārs? Uz priekšu! Kurš saminīja mans kalmārs mazuļus? Vai gribējāt taustu pa vienu? Man jau brīdināja. Nomainām uz franču valodu. Agdi sole, se huele. Žēlastību, žēlastību. Viņam ir tik rīks tāda pati. Jā, būrī. Jā, tu drīksti. Es braucu iekaro mani. Lien iekšā, lien iekšā. Lien iekšā. Atpakaļ. Lien iekšā. Uz priekšu un palēmājumā. Lien iekšā. Šīs paredzēts kalmāriem, nevis cilvēkiem. Pārmēram uz japāņu valodu. Čing-čang, čing-čang, ping-pong. Čing-čang, let's go. Un tā tad, jā, mani bērni ļoti priecāsies par šo mazo Ieaicinās marībiņu. viņu uz vakariņām. Priekšnieki neizdevās. Viņš dara runā ar kakmeni. Telefons. Atpakaļ. Telefons. Pacēla sakmeni. Jā, priekšnieki neizdevās. Uz priekšu. Jā, priekšnieki neizdevās. Pacēla sakmeni. Tas ir telefons. Nenospēj telefonu ekrānu. Jā, dry fingers only. Jā. Kā es vēl tā gribēju pajautāt? Es gribēju pajautāt, ko tu dari ikdienā, jo ar pingpongu šāds naudu nepelni, vai ne? Tāpēc, jā, ko tu dari ikdienā? Jā, es esmu IT. IT? Jā. Ko tas dara? Es instalēju programmas uz tūkstošiem datoru pielācīt. Tādēļ, ja jūs nav vīrus, kāds nama pingpongseriem ir jādara Latvijā, lai nopelnītu. Tāpēc droši maksājiet. Jā. Ļoti labi, tātad mēs nākuši aiņā nedaudz iesaistīsim IT un vajadzētu divus spēlētājus uz spēli, kas saucās cits variants. Divus improvizatorus. Tā. IT, tātad viens no jums būs IT speciāli. Nu, tad visi sakām 3, 2, 1, aiziet! Labdien, 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 prezidents Bērziņš. Prezidents Bērziņš man jūs ieteica kā labāko speciālistu valstī problēma. Vajag jūs. Labdien! Labdien! Tātad valstī problēmas. Krīze. Meteorīts uzgāzās. Mums ir atbraucēji. Nu, ir tā, ka pie mums nāk ciemos akmeņi. Jā, un parlamentā viss ir izsists ārā. Nav vairs bāds solītājs nestrādā. Un vajag sataisīt. Es dzirdēju, ka tu vienkārši paspied podzi, jo 1000 kompi strādā. Es dzirdēju, ka tu ej tur daudz ar kāju kompi strādā. Es dzirdēju, ka tev ir talants ar datoriem runāt. Es dzirdēju, ka tu māki instalēt. Māku? Jā. Solitaire māku instalēt. Tas man galvenais. Es sēžu, nav ko darīt, man to solitaire vajag. Nu jā. Jā. Tad kur dators? Tas pie mums ir štajā te, mums ofisā. Man kabatā. Man mašīnā palika. Es viņu vispār neesmu nopircis. Jā, es teisos pie datoru, neinstalēt vienkārši. Štamilēs, nav tā netieši. Jā. Tā manējo? Es varētu nopirkt datoru ar solitairu. Jā. Jā. Cik maksā? Mums ir te viens tāds vecāks. Cits. Tāds jaunāks. Mums ir
MacBooks. Cits. Un Dell dators. Cits. Mums ir IBM. Cits. Sony. Cits. Toshiba. Cits. Tu šito firmu nebūs dzirdējis. Ai, tu man gribi kaut ko iespērēt. Tīrma. Jā, jūs šitā apkāsīsiet prezidentu. Tad Ziepes par jums rakstīs avīzē. Ziepes. Ziepes rakstīs avīzē, kā es teicu. Jā, es tu kas tas ir nīks, nu. Nu labi, tad... Nedusmēt mani. Pirksi? Nu jā, nu cik jāmaksā? 500. Wow! Kas tā par firmu? Es teicu, ka nezināsi. Tā sauc firma 500 000. Nē, saproti, tur daudz features iekšā. Cits. Tur viena feature iekšā.